Esiet sveicināti AI Studio webināru sērijā Mākslīgā intelekta iespējas un izaicinājumi. Šodienas webinārā jūs dzirdēsiet par mākslīgā intelekta ietekmi finanšu jomā, no teorijas un GenAI praktiskiem piemēriem līdz konkrētiem risinājumiem un atbalsta iespējām. Mūsu eksperti aplūkos mākslīgā intelekta lomu finanšu vadībā, efektīvs IT risinājums maziem uzņēmumiem, jaunākās tendences datu vizualizācijā un biznesa inteliģencē, kā arī pieejamās finansējuma iespējas digitālajai attīstībai semināra beigās. Tāpēc palieciet līdz beigām. Šis webinārs sniegs jums plašu ieskatu par to, kā izmantot mākslīgo intelektu, lai uzlabotu jūsu uzņēmumu darbību un konkurētspēju. Kā pirmo saicinu Igoru Rodinu, Rīgas biznesa skolas pasniedzēju un Elcoin vadošo partneri. Mākslīgais intelekts strauji maina finanšu pasauli, un mums ir privileģija uzklausīt Igoru šajā jomā, savā pieredzē dalīties redzējumā par finanšu vadības lomu GenAI laikmatā. Viņš skaidros, kā finanšu vadītāji var efektīvi pārvaldīt mākslīgā intelekta izmaksas, vienlaikus izmantojot tā potenciālu. Mēs arī izrunāsim par praktiskiem mākslīgā intelekta pielietojumiem finanšu jomā un kā tie var uzlabot uzņēmumu darbību. Dodu vārdu tev, Igor. Paldies, Kaspar. Sakiet, ja kaut kāda ar skaņu kvalitāti nebūs labi, tad es mēģināšu atkārtoties. Tad es esmu Igors Rodins, 30 gadu. Es biju partners, tajā starpā 25 gadu partners Deloitte. Man pēdējais Deloitte amats bija mākslīgo intelektu studiju vadītājs šeit Rīgā. Un mēs faktiski nodarbojamies ar mākslīgo intelektu implementāciju pa visu Eiropu. Bet pēdējais, teiksim, pusgades strādāju uzņēmuma Elcoin AI, kas ir faktiski turpināt darīt to pašu, ko Deloitte. Tas ir, teiksim, tāds, ko mēs saucam Private AI Lab, attīsta, teiksim, tādu ļoti mūsdienīgas aplikācijas priekš mākslīgā intelekta. Tāpēc es gribētu padalīties pārsvarā ne ar teoriju, bet ar savu praksi. Varbūt viņa tur balstās nedaudz uz teoriju, bet, teiksim, tā kā saisināt savu praktisko pieredzi, protams, ne par pēdējiem 30 gadiem Deloitte, bet pārsvarā par tiem 3, 4, 5, 6 gadiem, kad es aktīvi nodarbojos ar mākslīgo intelektu. Un to es sākšu mākslīgi seksīgs AI pret neglīti AI, lai drusku tāda atdzīvinātu diskusiju, lai tur nebūtu pārāk garlaicīgi. Un divas vārds par to terminoloģiju, kas man baigi nepatīk, jo mums ir tāds zināms klasiskais AI, kurš nodarbojas ar predikcijām, un tu vari kādu prognozēt vienu tur ciparu, kādu vai vienu vārdu, vai dažādas vārdus, un tas sauc vai tur machine learning, vai kāda klasiskais AI. Un tagad parādās tās generatīvs AI, ja, kas man baigi nepatīk, jo viņš dara gandrīz to pašu, viņš nodarbojas ar to pašu, teiksim, vārdus predikciju, tikai viņš tur prognozēt ne tur 2 vārdus, 3, bet tur 100, 1000, 10 tūkstoši un tā tālāk. Bet tad jautājums, kā, ja tas ir tāds pašas tehnoloģijas, tā tehnoloģija dara gandrīz to pašu, bet kas ir tā starpība? Kāpēc ir viss tā revolūcija saistībā ar mākslīgo intelektu? Un es domāju, tas ir tāds neveiksmīgs vārds par to ģeneratīvo mākslīgo intelektu. Es domāju, tā ir pareizs vārds, kā nosaukt, kāpēc tā revolūcija ies, vai vismaz kāpēc mēs to revolūciju gaidām, ja mēs varam nosaukt to, ko mēs gaidām par seksīgāku AI. Un, teiksim tā, atvainojoties par tās fotogrāfijas nav gender neitrāli, bet tas, ko man mākslīgais intelekts ir saģenerējis, cik viņš ir labs vai slikts, to viņš uzskata par seksīgāku un neglīto AI. Bet kas ir tās īstenībā seksīgais AI, par ko mēs gribam? Tur ir kā tās 4 pamats, ko mēs no viņa gribam.
Pirmais ir tāds, viņš apēd jebkuras datus, tā saucamais kāda unstruktūrēts datus. Tu var dot viņam cilvēcisku tekstu, fotogrāfijas, tur, nezinu, skaņas, video, jebko, un nav tu speciāli jāgatavo likt par Excel tipa tabuliem, tur kvalitāti pārbaudīt un tā tālāk. Tas ir numur viens. Numur divi, viņš strādā ar vispārīgiem modeļiem. Nu, piemēram, man ir klients, kuram tur viena konkrēta uzdevuma ir jābavē 150 dažāds kā kāds mākslīga intelekta modeļs. Tur, teiksim, jātrenē datus un tā tālāk. Un tā cerība ir, tur bamš ir tagad mākslīgais intelekts, kur ar vienu modeļu var risināt jebkuru tur jautājumu. Nākamais, trešais, ko tur angliski labi sauc high level of abstraction, nezinu, kā tu labi patulkot, ir faktiski to, ko viņš apēda arī cilvēcisku valodu. Tu viņam var pateikt, ko tu gribi, normālu valodu, tev nav tur jāzina ne tur C-sharps, ne kāda lisp, ne prologs, ne jebko citu, teiksim, tu vienkārši runāt cilvēciska valoda. Un ceturtais, arī tāds labs vārds, monolītika sistēma. Tev nav jāliek kopā tur kāda, nezinu, 200 dažādas aplikācijas no dažādiem vendoriem. Tu vari kā ChatGPT dot viņam jautājumu, viņš tev atdot atbildi. Tos jāstrādā tikai ar vienu sistēmu. Un tas ir tā, ko es sākšu ar mākslīgo, teiksim, ar seksīgāko AI. Un, protams, visu to, ko mēs gaidām no tā seksīgākā jēga, ka tas viss, ko es tikko aprakstīju, un tas nāk par 24 eiro mēnesi. Un, protams, tie, kas jūs, teiksim, jau pārāk sen biznesi, jūs zināt, kā tas izskats, ko es tur aprakstīju, ko tas tā revolūcija mums piedāvā, tas ir, kā teikt, too good to be true. Ja? Tas ir tā kā 60% depozīta likme no bankas Baltijas. Ne ar ko labi tas nebeigsies. Ja? Un tas ir drusku patiesība. Ja? Tad mēs tagad runājam par to, ka ir tāds, mūs gaida tur tāda neliels tur padzīvojums ar to mākslīgo intelektu, ar generative AI, tāpēc, ka tieši tāds risinājums par tiem 24 eiro mēnesi ir ļoti grūti atrisināt. Par 24 miljoniem gada tas visticamāk viss ies cauri. Vismaz tas balstis uz manu pieredzi. Bet vai tad runāsim konkrēti par konkrētam piemēram. Tad, ja iet runa par to neglīto AI, viņš reāli tad jau plaši izmantots. Es paņemtu no manas favorīta ASV Private Equity fondu vai Venture Capital fondu Menlo Ventures. Viņi savāc tādas statistikas, nu tā ir Deloitam arī ļoti līdzīga statistika. Mēs toreiz vācam no visām valstīm, kā tagad jau pusi no kompānijām principā izmanto tādu šo neglīto klasisko mākslīgo intelektu. Ja mēs paskatāmies uz seksīgāko AI, nu tad izplatības faktors ir krietni mazāks. Ja tur dažāds, kā, nezinu, mārketings, legal, consultings izmanto drusku plašāk, tur tādi tipiski kā ražošanas kompānijas, es varu redzēt, statistika rāda tikai 1% sāk to izmantot. Es gan gribētu pateikt, tā statistika ir pusgadu veids, bet es nezinu, nedomāju, ka tur pa pusgadu kaut ko kardināli mainījies. Arī, ja mēs paskatāmies uz tām izmaksām, uz to seksīgāko AI, tur iet tāda salīdzinoši neliela nauda, kas vispār iet uz, teiksim, tādu cloud tehnoloģijām un uz to neglīto AI. Tas ir tāda salīdzinoši neliela daļa. Tāpēc tā seksīgais AI, tas, par ko visi runā, bet to, ar kurš kurš nodarbojas. Ja? Un tas ir tā realitāte. Bet arī, ja pajautāt uzņēmumus, kāpēc viņi maz nodarbojas ar to seksīgāko AI, viens no galvenajiem iemesliem, viena no key barjeram ir tāda, faktiski nespēja, teiksim, vai šaubas par to, ka no tās ies kāda peļņa. Vai tāda smuki, tāds gludi pateikt, unproven return on investment. Ja? Un tas ir tas galvenais iemesls. Un tā kā mums seminārs ir paredzēts finansistiem, faktiski uz jūsu pleciem ir divi risinājumi. Pirmkārt, jums jādomā, kā jūs varat izmantot šo, teiksim, jauno, mākslīgāku, seksīgo intelektu priekš jūsu workflowiem, priekš jūsu, teiksim, biznesa produktivitātes. Tas ir numur viens. Bet otrkārt, jums jācīnās ar to, lai tas viss iet veiksmīgi un jums radās peļņa no tam visam mākslīgā intelekta investīcijām. Un tas nav nemaz tik triviāli. Un vēl gribētu parādīt vēl pāris faktus. Tad pirmais fakts ir par to, ka, teiksim, tagad runājot par to, kāda ir jūsu loma visu šajā procesā. Pirmais fakts, kā arī no viena
Tas ir no Gartnera aptauja, bet tas ir ļoti labi sakrīt ar manu to pesimisku pieredzi. Kā tur kāds 70, 80% tipa no vadītājiem uzskata, ka no visam tām digitālām iniciatīvām ir maz finansiāls jēgas, maz atdeves. Ja? Nu, viņi tur ir tik implementēti, bet finansiāls atdeves nav nelielas. Tas ir fakts numur viens. Ja? Tas ir fakts numur divi. Ir tā, ka, ja paskaties, kurš tur domā par to, kurš ir atbildīgs par to visu budžetu vai peļņu no visām tām investīcijām, tur IT-šnieki, IT vadītāji domā, ka viņi ir pārsvarā atbildīgi, savulaik CFO domā, ka viņi ir atbildīgi par tiem budžetiem. Kas varbūt ļoti labi tad, teiksim, tāda attaisno vai kāpēc ir tas pirmā problēma. Protams, ja nav skaidrs, kurš ir atbildīgs, tad tur nevar dabūt nekādu tur labu rezultātu, kas ir ļoti, teiksim, ļoti dabiski. Un trešais, tas ir no Deloitte, tagad jau no Deloitte pārbaudas, kas bija aptuveni gadu pusotru atpakaļ. Ja paskaties, kurš tāds neglīts AI tika izmantots, jūs varat redzēt, kā tā pārsvara viņš tika izmantots priekš IT un cybersecurity. Un kas notiek? Kāpēc tas ir? Ja? Kas varbūt tas nav tāds triviāls kaut kāds novērojums. Tipiski to, ko es arī redzēju vairākus uzņēmumus, nu, tīpa savācas tur vadības komandu un saka, klau, mums kaut kas jādara ar to mākslīgo intelektu. Ja zini ko, nevaram stāvēt vietā. Ja kaut kas jādara, nu, kurš tur sevi ievadīs to mākslīgo intelektu? Nu, tur vadītājs prasa, tur pārdošanas vadītājiem to ievadīs. Viņš saka, klau, man tur bija trīnieks matemātikas skola. Ko tu runā? Kāds tur mākslīgais intelekts? Man tur jācīnās pa klientiem, tur ies mežā. Nu, tur pēc tam prasa, ka kāda, nezinu, tur ražošanas vadītāja klāva. Man arī nav laika ar to, davai tur dodam to IT-šnikams, ja? Un, protams, beigu lēmums tur ir tā, ka davai to mākslīgo intelektu pa skaitu IT vadītājs nodarbojas. No ko IT vadītājs nodarbojas? Kas ir mākslīgais intelekts? Tur aizvietot cilvēks, ka kāda, nezinu, tur mārketingā ar mākslīgo intelektu, bet kā viņš nezina to procesu mārketingu. Viņš redz, ka tur mārketings vadītājs negrib tur nevienu tur aizvietot un pats negrib tur piedalīties. Kas viņam vajag? Tad, lai būtu veiksmīgi, viņš saka, tur ievadīt pie sevi. Un tā rezultātā viss tas mākslīgais intelekts arī ievest IT. Ja? Nu, tur viņš kādi vadītājs tur prasa, ka mums ir mākslīgais intelekts. Nu, protams, ka mums ir mākslīgais intelekts. Tikai par viņu ārpus IT arī par viņu neviens tur nav dzirdējis. Ja? Tas ir tā problēma. Un bieži, ja jūs prasiet man, ko tad darīt ar šo problēmu, zini, ko, ja es, teiksim, iešu kā konsultants, un es to daru reiz no reizi, ja, pie tur uzņēmuma vadītāja un saku, teiksim, jums jādara šito un šito, viņš saka, Igor, ko tu man, ka jums ir tur jābūt, tur kāda veiksmas kritērijas tiem IT implementācijas projektiem, B, jums jāsaka ne tur IT, jums jāsaka tiem projektiem, kas ir attiecās uz biznesa, teiksim, izaugumu, uz klientiem un tā tālāk. Jā. Jums tur jāievērš tur kādu vadītāju par to, tas ir to funkcionālu vadītāju, kuram tā būs lielāka vērtība. Jums tur jābūt skaidrs cilvēks, kurš ir, teiksim, ja tur nebūs peļņas no tā projekta, kur mēs varam atlaist. Jā. Viņš saka, Igors, tas izklausās tur pārāk lēt, tas ir pārāk vienkārši. Jā. Mēs tur maksājam tev tur salīdzinoši labu naudu, tu man stāsti tikpat vienkārši lietas. Jā. Nu, bet nu, tas ir dzīve ir. Jā. Tas ir tās lietas, viņi ļoti vienkārši. Jā. Un šeit es neko nevaru palīdzēt. Ja? Tas ir par to, kas ir loma finansiem, viss sakarā ar to IT, kāda AI implementāciju, ja? Ievest kādu common sense. Nākamais izaicinājums ir tā, ka jums pašiem tur kaut kas jādomā par to, kur jūs ievešat, teiksim, mākslīgo intelektu. Ja? Un ko es tipiski daru, nu, tas ir tāds, visi konsultanti to dara. Šeit es speciāli rādu ne Deloitte, bet McKinsey, bet tas ir viens pret vienu to, ko mēs Deloitte arī darām. Mēs skatāmies uz visiem tur iespējamiem, kā kādiem tur use case'iem, salikam matricu par tiem potenciāliem, kā kādu case'am, piemēram, finansos, un likam visas iespējams. Ja? Un pēc tam salikam matricu un klasificējam
visus tos cases kā kādu uz divām kategorijām. Pirmā kategorija, vai teiksim tā, divām dimensijām. Pirmā dimensija, ko viegli ievest, un otrais, kuram ir tāda lielāka pievienota vērtība. Nu, tā prognozējama pievienota vērtība. Nu, protams, labākai tur, kur ir viegli ievest un kuram ir lielāka vērtība. Nu, tipiski dzīve tāda nav, jā, bet nu, tā, šeit ir kā kāda radīts, jā, un tāda likam kā tādu matricu. Un šeit McKinsey, tā kā viņi ļoti tāda respektabla, viņi tur arī piedāvāja, kā viņi uzskata finanšu funkciju, kādi būtu tādi potenciāli, teiksim, use case, tā saucamie, ja, teiksim, mākslīgo intelektu aplikācijas, kas arī bazēta uz to seksīgāko jai, kas ir tie, kas, teiksim, par kuriem ir jādomā. Un sanāca tā, ka es sava jaunajā kompānijā, Elkoina Jai, es arī nodarbojos ar vairāk no tiem case, tur, teiksim, ievešanu. Ja? Man ir tur pietikuši laba pieredze ar to, kas ir tādi, kā tie case tur, teiksim, izskatās. Teiksim, kā Eiropas līmeņi, tā arī drusku arī Latvijas līmeņi. Un es gribētu arī tagad, tagad būs tāda tehniska diskusija. Tagad, sorry, līdz šim brīdim tur bija tāda ļoti, varbūt vienkārši, tagad būs tāda drusku tehniska. Bet, nu, tāda, lai sabalansētu savu prezentāciju. Tad es drusku tur pastāstīšu, kā izskatās tie case, un beigā to, teiksim, tāds secinājums, kur mēs, teiksim, kur mēs esam tur finanšu, vai mēs tur jāgaida to pārsvaru, to seksīgāko jai vai to neglīte jai. Tad par tiem case, jā, šeit ir tie keisi, ko, teiksim, un es paņemu to McKinsey, ja, es paņemu, nu, viņam īstenībā ļoti, man liekas, tāds labs un pareizs skatiens uz dzīvi, tāpēc es to viņu arī tā nerediģēju, arī paņēmu. Un to, ko viņi klasificē par vienkāršo, ja, nu, jūs tur paši varat salasīt cīņa pret krāpniecību, tur kāda scenārio plannings, tur M&A target, ja. Un man ir īstenībā, tā kā es saku, ar tiem trijiem ļoti tur labu pieredzi ar viņu strādājot ar viņiem. Varbūt paskatīsimies, es varu tur kaut ko parādīt jums no konkrēta piemēra par vienu tehnoloģiju, kas ir varbūt tas skanēs. Un varbūt tā divas vārdas, tas ir par kompāniju, kas nodarbojas, tas ir tāds pats kā Rīgas ūdens, tikai pa visu Kaliforniju. Un viņas, teiksim, stāstā, kas notiek, ja tur, piemēram, tur džins, kā tur iestriek tur, teiksim, viņu tur atkritumu trūbos, jā, un caruļos, un tad sanāk kā kāds problēmas, un kā tā mākslīgais intelekts ļaus to kā kādu risināt. Igor, nav skaņas. Nav skaņas, sorry. Nu labi, tad vismaz jūs esat redzējuši to, ko tā divas vārdas par tehnoloģiju. Un šeit ir labs piemērs. Es to tehnoloģiju labi zinu, es ar viņu Deloitte daudz strādāju, tas saucamais Palantīrs, un tas ir tāds lielākais vendors priekš mākslīgo intelektu, un viņi tur izstrādāja to mākslīgo intelektu platformu, kas saucas AI, Palantīrs AIP, Palantīrs AI platforma, un tas ir tāds, tā kompānija, tas Jacobs, tas ir tā ūdeņu cauruļu kompānija Kalifornija, kur to platformu izmanto, un viņi ļauj tur prognozēt, faktiski paņemt no interneta kādu datus par to, kas ir prognozējams, kas tur, teiksim, ar stormiem, ar kādiem citām problēmām, un taisīt prognozi, un pēc tam uz tā balsties tam prognozēm, redzēt, kur ir kāds potenciāls problēmas, un pēc tam automātiski veikt tur, teiksim, sagatavošanu to problēmu risināšanai. Izskatās fantastiski krūti, un taisnībā es ar to tehnoloģiju arī strādāju, tā tehnoloģija ir reāli krūta, un tā viņa aptuveni strādā, viņa parādījās nesen, viņa tāda ļoti vēl, teiksim, ļoti, ļoti svaiga, un tas ir gandrīz vienīga platforma, ko es pagaidām zinu un redzu, ko to var sasniegt gandrīz tikpat daudz.
Problēma ar viņu ir tāda, ja, teiksim, nu, kad es nezinu, cik maksā konkrēti Jacobam implementācija, ja man kad aptuveni prasīs, cik tā licence un viss tās maksas, nu, es teikt tā, ka tas, kad varētu maksāt pie 30 miljoniem gada, un arī tur varbūt arī tā paša implementācija, lai sataisītu to digitālu dviņu, jā, digital twin, no visām networkiem, nu, arī kādi, nezinu, tur vairāk miljoni. Tie paši kā 30 miljoni, tikpat arī var maksāt tāda kompānija lielumā. Ja? Tāpēc runājot par to, teiksim, scenārio plānings, tas ir viss ir iespējams, bet tas nav lēti. Ja? Otra, ka kāds paraugs par par M&A meklēšanu. Ja? Šeit ir tā tehnoloģija, ko es attīstu, un mēs piedāvājam to private equity fondiem, kas, piemēram, tehnoloģija, viņa skatās uz 200 miljoniem potenciāliem, 200 miljoniem blogiem un artikliem, zinātniskas publikācijas, viņa pēc tam atlasa kādas tehnoloģijas un skatās, kurš tās tehnoloģijas, piemēram, kurš kompānijas attīstās tehnoloģijas un attiecīgi veido long un short listi attiecībā uz tiem potenciālas investīcijas targetiem. Ja, piemēram, mēs gribētu skatīties, kurš tādas tehnoloģijas attīst pa pasauli un nopirkt tādas kompānijas, tad viņš ļauj to darīt. Un, protams, to var arī darīt ar ChatGPT. Problēma ir tāda, ka tāds ChatGPT, nu, teiksim, tāda ļoti konkrēta ChatGPT tev maksās par to 24 eiro, izņemot to, ja tu gribi tur iebarot ChatGPT ar 200 miljoniem kādu zinātniskiem rakstiem, tad tas nemaksās nemaz 24 eiro. Tas maksās tev miljonu un miljonu. Un, diemžēl, tas ir tā limitācijas ar tiem saucamiem lielu valodas modeļiem, tāpēc, ka viņi ir tieši lieli. Un tas, ka nozīmē lieli, viņi arī dārgie priekš inferences. Tur jūs uztaisiet vienu, divas teikumus, nav grūti, bet uztaisīt kādu aptauju, aprakstu par 200 miljoniem rakstiem ir fantastiski dārgi. Ja? Un tad tur jāskatās uz citām tehnoloģijām, uz to neglītajai, lai viņš strādā kopā ar to gudrojai, ar seksigākajai. Varbūt vēl viena tehnoloģija, ko mēs esam attīstījuši, tas ir priekšā superlielām bankām, ir tas FuzzyForge, kurš faktiski eksperts sistēma, kas meklē potenciāls, teiksim, money launderings vai kādu fraudulent transactions. Un ko viņa spējīga darīt? Viņa spējīga veidot tos rūļus, notikums, skatīties uz piemēriem. Ja? Jo, teiksim, kas ir policija, viņam nepatīk viss tāds kāds klasiskais mākslīgais intelekts, visu pasauli. Tāpēc, ka tas ir black box, neviens nesaprot, kā viņš dod savas rekomendācijas. Tas neural networks, neviens to nezina. Viņš dod akurāti, bet nezina, kāpēc. Tāpēc visiem patīk tur tādas kādas klasiskie ruļļi. Ja tev ir transakcijas virs 10 000 un viņi nāk no tā valsti, tad ir šitāds. Ja? Un tas ir darīts. Tad mums mākslīgais intelekts, teiksim, faktiski būvē tāda veida kāds notikums. Tas ir vēl viens piemērs. Ja? Atkal, tas nav nekāds ChatGPT. Tas mēs izmantojam tos kādas gudras tehnoloģijas, lai iet pie to klasiskam lietam. Tagad varbūt dažādas piemēras par to, ko McKinsey uzskata par vērtīgākām tehnoloģijām. Viena no tās lietām arī, ko mēs paši attīstam, ir cash flow forecasting, un šeit arī ļoti daudz aplikācijas, kura ir visur veida regresijas sistēma, kur nodrošina, teiksim, kādu cash flow forecasting, tur nevajag nekādu tur, teiksim, teiksim, gudro, seksīgāko AI. Un to, ko mēs skatāmies, ir, ja tev ir, piemēram, tur, nezinu, tas forecasting kvalitāte, nezinu, tur 90%, kā to palielināt uz 95%, protams, par naudu. Ja? Un tas ir tāds ļoti sarežģīti. Es domāju, tik vienkārši var sasniegt to 90%, un gan tikpat sarežģīti, kā sasniegt 90%, ir pāriet no 90 līdz 95%. Problēma ir tāda, šim tehnoloģija ir tāda, ka tas, pasvaru nevienam nav vajag. Teiksim, tiem, kas teiksim, tā liela daļa no uzņēmumiem pietiek, nezinu, tie paši 90%. Un atkal tas cutting edge, kas tika attīstīts arī Latvijas universitātes, viņš ir ļoti reti pieprasīts, teiksim, tur pasaules kādām lielākām organizācijām.
Vēl viens tāds kā kāds konkrēts paraugs, un tas ir gan ne no mani, tas no mana drauga, kas arī mans bijušais Deloitte partners, un viņš Čehijā, teiksim, viņam kompānijā sauc Semantic Vision, un viņš to attīsta, ko, piemēram, viņi dara, teiksim, tas kā kāda klientu un target monitorings, ja, ko viņi dara, viņi skatās uz tur miljoni informācijas avotiem un lasa, teiksim, mākslīgais intelekts lasa tos avotus. Ja? Viņš var lasīt tur par jebko, viņš var lasīt par konkrētu kompāniju. Jūs, piemēram, sakiet, nu, klau, man ir tie piegādātāji, es gribētu zināt, vai viņam nav kaut kāds reputācijas problēmas par, tur, nezinu, kādu bērnu, tur, bērnu nodarbinātību. Ja? Un tad viņš var meklēt, piemēram, nezinu, tur Birma, kur tāds rūpnīcas tām piegādātājiem notiek, visas vietējas ziņas, par ko tās ziņas tu var ievest klau. Es gribētu, tur, ja tur parādās kaut kādas ziņas, nezinu, par konkrētu problēmu, tad tad viņš to sameklē un tad vizualizē. Vēl viena lieta, ko mēs darām, ir, teiksim, ko, teiksim, McKinsey saka, ir tāda ļoti aktuāla, teiksim, izmaksu analīze. Un tas gan izmaksu analīze, viņš bazēts uz, teiksim, nezinu, uz jūsu grāmatvedības datiem. Tur jums ir, protams, viss tur miljonus kaut kādas sistēmas, tabulas, kur ir visa veida grāmatvedības datus. Un faktiski, ja to veikt analīzi, tas nozīmē uzbūvēt kaut kādus jautājumus, queries, kurš salīk kaut kādu konkrētu, tur, teiksim, aprēķins vai, teiksim, kāds izmaksas vizualizācija, ja, un tā tos datus faktiski jāizrāda. Un to tad darīts tikai ar kādu SQL queries, ja. Un, protams, tāds vēlamais, ko tu vari darīt, ir tu dot jautājumu tur cilvēciska valoda, un tad uz tā pamata tās aplikācija raksta to SQL query, ja. Un tādas aplikācijas ir miljoni pasaulē, ir daudz pavēlti, ir vairāk tiem modeļi, kas viņi ļauj tev tos SQL queries uzrakstīt. Faktiski, ja tur mūsu pievienot vērtību, to, ko mēs esam daudz eksperimentējuši, ir faktiski testējuši. Jo, teiksim, es skatos no tāda tipiskā CFO viedokļa, ja tev katru dienu bombardē klau, mums ir tāda veida programmatūra, kurš ļaus to darīt. Bet jūs varat paskatīties, piemēram, tur ļoti tāds populārs, nezinu, Lama indeks ir ļoti populārs tāds valodas modelis, kur strādā tur krietni sliktāks nekā viens konkrētais software One AI. Un atkal mēs neesam tur apskatījuši 100 un 1000 no tā software produktu, bet esam izstrādājuši metodoloģiju, kā pārbaudīt, kurš no tām programmatūrām var nodrošināt vislabāko kvalitāti. Un tas arī tas prasa pietiekoši daudz laika, jo tur daudz reklāmas, bet ne tik daudz taisnības. Un vēl viena lieta, par ko McKinsey saka, ir tas arī, ja tev ir zināms, ja tu vajag, nu, teiksim, ja tu gribi to uztaisīt, tos labu prognozēšanu, tad faktiski no visu veidu to sensoriem, ārējiem avotiem tev jāvāc tos datus, ja, un tad tev jābūvē to klasisko kādu real-time datu platformu, kuras visas tās datus savācās un pēc tam apkalpojas, ja, un to, ko mēs darām. Tad beigām, par ko tas ir stāsts? Es gribētu pārbaudīt, un tas ir jūs to pirmo reizi redzēt, ja, kā izskatās tas galvenās tehnoloģijas. Vai viņi ir seksīgas, attiecas uz seksīgo AI vai uz to neglītu AI. Ja. Kas ir, vai tur var, teiksim, tā lamš viņu par 24 eiro bez nekādām citām tur kādām sarežģītībām ieslēgt savas sistēmas un dabūt tos rezultātus. Vai jums jāmocās, lai savākt tos datus kārtību, jābūt to specifisku modeļu un tā tālāk. Un atbildi jūs varat redzēt uz šo tabulu, uz šo grafiku. Viņi klasisks, protams, konsultings, teiksim, tad tas, jo konsultingiem mums patīk tādas lietas taisīt, bet kā to var interpretēt, jā? Klasisko, seksīgāko AI mēs neredzam pielietojums. Ja? Tur, kur to var viegli dabūt, ieslēgt viņu par 24 eiro vai par kādu citu lietu naudu bez tur sistēmas un datus avotu integrācijas, tādas faktiski tādas mēs neredzam. Ja? Jūs redzēt, ir dažāds kāds, ko es klasificēju, kur ir tur ļoti sarežģīts tās generatīvais AI, bet viņu arī tur jāvieno ar klasisko tur neglīto AI, kā, nezinu, kas scenāriju un response planning, piemēram, tur, lai dabūtu tos visus fantastiski rezultāti, ko jūs redzēt no Palantīra,
tur jāliek, viņu jāiet kopā, lai ar digitālu dviņu, uzņēmumu digitālu dviņu, kas tev jāiegulda miljonu un miljonu, lai to digitālu dviņu, digital twin sagatavot. Un tā tālāk. Ja? Tas ir tas galvenais, varbūt, tas ir tas galvenais secinājums. Mēs vēl joprojām neesam tāda pilna tāda jauna paradigma, kur mēs varam viegli kaut ko dabūt par mazu naudu bez lielas cīņas. Ja? Tas ir tas mans secinājums. Cerams, ka jums tas palīdzēja. Tad es esmu tagad gatavs atbildēt uz jūsu jautājumu. Tad mans pusstundas ir pagājis. Tad lūdzu, ja ir kādi jautājumi, labprāt atbildēšu. Paldies, Igor. Jā, es nepieminēju webināru sākumā, ka jūs klausītāji droši varat uzdot jautājumus. Paldies, Igor, bet jautājums no manas puses, kā liekas, vai tomēr mēs paliksim uz to, ka nebūs iespējas šiem maziem uzņēmumiem izmantot jau tos neseksīgo AI, bet vai seksīgais AI turpinās attīstīties un ir kādas nākotnes iespējas, ka tomēr būs iespēja arī parastiem cilvēkiem ar Es domāju, netikām ka izdarījumu. Es domāju, ka gan būs. Es teiksim, šeit runāju arī par cutting edge. Piemēram, tu runājat par, tā kā es saku, piemēram, par, nezinu, tur cash flow vai revenue forecastings, jā, ir ļoti daudz tādu programmatūras pakets vidējiem un maziem uzņēmumiem, kur jau iebūvēt piemēram, tie forecasting prognozēšanas moduļi, un viņi gan arī neko nemaksā. Jūs varat nopirkt tādu klasisko grāmatvedības sistēmu konkrētai nozarei, kur tās dažādas AI lietas tik iebūvēt. Ja? Tāpēc, tur viss ir iespējams. Ja mēs runājam par cutting edge, tas maksā lielu naudu un lielu efortu, ja? Bet dažādas lietas ir pilnīgi iespējams. Integrējot gan ar seksīgāko AI, tas ir sarežģītāk. Es pagaidām neesmu redzējis, kāda būtu, piemēram, kāda, nezinu, tur tā klasiskais, ka kāda grāmatvedības paketa būtu integrēta, veiksmīgi integrēta ar kādu iegu ar to, piemēram, ģeneratīvo mākslīgo intelektu. To es pagaidām gan nav redzējis, bet varbūt tas ir mans tāds vienkārši ierobežojums. Paldies, Igor, ka arī ievirzīja nākamajā tēmā, jo nākamā būs Jānis Eiksts no Ellas, kas izstrādā tieši grāmatvedības programmatūru un pastāstīs vairāk par visaptvarošu finanšu pārvaldību un kādus risinājumus jūs piedāvājat. Kā dodu vārdu tev. Tā, jā, sveiki. Tieši tā arī izklausījās, kad Igors vēl nav redzējis, bet es mēģināšu parādīt, ka jau ir tāda sistēma, ko mēs varam jau pielietojam dzīvē mākslīgo intelektu. Un es domāju, ka arī mazie uzņēmēji to novērtēs. Tātad īsumā par mani, es strādāju Elvā, esmu risinājuma eksperte, un šodien pastāstīšu par jums par risinājumu, kurā jau tiek pielietots mākslīgais intelekts, un arī šeit ir tāds, tā kā mums ir sadarbība ar LIAD, kuru mēs palīdzam ievirzīt mazos uzņēmumus atbalsta programmā Mazais grants. Un šeit ir iespēja arī saņemt līdzfinansējumu līdz pat 100%. Un prezentācijas laikā jums būs ik pa laikam redzams QR kodiņš, kur droši skanējiet un skatieties, tur būs papildus informācija par šo atbalsta programmu. Tātad pastāvēs, kas pārvērtīsies. Visi noteikti zina Raina teicienu, un šeit ir tas brīdis, vai, manuprāt, tas visu laiku mums pastāv, ka mēs ejam uz priekšu, mēs attīstamies, un līdz ko mēs iestagnējam, mēs netiekam līdz tehnoloģijām, un tehnoloģijas, kā jau iepriekš dzirdējāt, ļoti ātri attīstās, un arī mūsu ikdiena paliek
efektīvāk, ja mēs pielietojam mākslīgo intelektu. Un šodien stāstīšu par Microsoft produktu, kur mākslīgais intelekts jau šobrīd tev tā kā pirmais solīts tiek pievienots tāds tā kā papildus biznesa centrāles lietotājiem, tā kā asistents, un viņam ir īpašs vārds iedots, Copilot, kurš ir kā otrais pilots, kurš atvieglo jebkura uzņēmēja grāmatvedības procesu. Un jā, Microsoft produkti ir ļoti, ļoti augsta kvalitāte, un viņi rūpēs par to, lai atjauninājumi būtu pēc iespējas regulārāki un lai nodrošinātu gan to inovāciju, iespējas, gan drošības statusu. Un tā tad ir pirmais IQ kodiņš, ko droši varat skanēt. Un es vēl jums gribu pastāstīt, ka Forbes Advisor ir veikuši pētījumu katrā pētījumu, kurā tiek apjautāti mazie un vidējie uzņēmēji, un viņi jau ir atzinuši Microsoft Dynamics 365 biznesa centrā par vislabāko mākoņu risinājumu 2004. gadā. Jo tas ir ļoti ērts, mūsdienīgs un pieejams no jebkuras vietas, vai jūs esat atvaļinājumā, paņemat telefonā, vai paņemat līdz datorā. Ļoti ērts un visiem klienti ir atzinuši par labu. Kā arī Gartner arī ir veicis tādu pētījumu un savācis ziņas par to, ka klienti arī visvairāk izvēlās tieši ARP sistēmu Microsoft Dynamics Business 365 biznesa centrāla. Un jā, un tad par to, ka dažreiz izskan tā drūmā doma, ka mākslīgais intelekts pārņems pasauli un cilvēks vairs nebūs vajadzīgs. Tā gluži nav. Mūsu pieredzē var teikt, ka mākslīgais intelekts uzaudzē kompetenci, palīdz mums ātrāk savākt datus, piemēram, nepieciešams tāpat vadībai iesniegt kaut kāds pārskatus un visu, tad šis asistents Microsoft gadījumā Copilot ļoti ātri palīdz savākt datus, kas tieši nepieciešami uz konkrētiem periodiem, lai ātrāk, kā agrāk mēs tam pašam darbam veltījām neskaitām stundas ar vairākiem Exceliem vilkām kopā, tad tagad to visu dara mākslīgais intelekts. Un jā, un tad es parādīšu jums nelielas demonstrācijas, kā tas vispār dzīvē notiek. Tad, kā jau Igors arī iepriekš teica, ka no sistēmas tas ir visvienkāršākais variants, kā mākslīgo intelektu pielietot ikdienas procesos, grāmatvedībā. Šeit ir piemērā parādīts preču saraksts. Tas var būt jebkurš saraksts, tas var būt grāmatas ieraksti, tas var būt rēķina saraksti, piegādātāja grāmatas ieraksti un klienta grāmatas ieraksti. Un tad šādus tabulas atskaites veidus var ļoti vienkārši veidot un ļoti ātri. Mēs tiešām tādā brīvā valodā varam rakstīt, ko mēs vēlamies ieraudzīt, un to arī sistēma salasīs. Tāpat man ļoti patīk tas, kad jums ir, piemēram, mīļākās atskaites, kas, piemēram, šeit ir piemērā kā vecākās preces. Tas var būt jebkāds griezuma atskaita, jūsu visbiežāk lietojamā, un tā ik pa laikam vienkārši viņi tur saglabāsies, atjaunosies dati aktuālie, un jums nevajadzēs tam vispār atkal tā kā ņemt to jaunu veco Excel, kas man tur bija, kurā datumā es apstāju, tad šeit tas viss notiek automātiski, jo veidne ir gatava, dati atjaunojās, līdz ko grāmatvedība tiek papildināta ar jauniem dokumentiem. Tā viss tiek atjaunināts arī šeit. Tāpat var pārliecināties par visiem, piemēram, šeit ir preču atlikumi vai ir aktuālas lietas, kas ir vēl joprojām
nepieciešamas, vai arī otrādā kaut kas jauns jāievieš pakalpojumu sfērā. Un te nākošos tādas situācijas izveidojām, kas tieši saistīts ar pakalpojumu sniegšanu, piemēram, no dzīves situācijas. Ja pieņemsim, visbiežāk ir jums kaut kādas uzņēmumā favorīti preces, tā saka, uzņēmuma top preces, brands, kad jūs ražojat vissuperīgākās produktus, iespējams, ka tie atkārtojās. Un tad šajā piemēriņā caur Copilot rīku var sameklēt konkrētu rēķinu un paņemt no šī rēķina konkrētas preces. Un tāpat arī viņš norāda, tad sistēma parāda jau, no kura rēķina tiek paņemtas preces un kādas tieši preces. Un tāpat mēs arī varam pārbaudīt, vai viss ir tā, kā mēs gribam, un arī visu varam, kā saka, koriģēt un pielāgot tā, kā nepieciešams mums izrakstot rēķinu. Otrā situācijā mums ir piemēram, Copilots jau ir sagatavojis tur atlikumu noliktavā izpārdošanai, un tur preces var būt neskaitāmas simtiem, un te vienkārši var brīvā tekstā pievienot tos preču sarakstu. Viņš tiešām vienkāršiem vārdiem saprot arī tad, ja nerakstīsiet garumzīmes, viņš sapratīs, ko jūs gribiet no viņa, un atlasīs visas preces, kas ir nepieciešamas veikšanai, pārdošanai un kaut kādai akciju piešķiršanai klientiem. Un te ir vēl šajā paraudziņā savu ielikt tādu to pārbaudi, ka mēs vēl varam pārbaudīt mākslīgo intelektu, vai tiešām viņš atlasīja īstās preces. Jo var būt tā, ka ikdienā mēs esam kā paņemam vai strādājam vairāki grāmataži vienlaicīgi, tad var būt tā, ka kāda prece jau ir rezervēta jau citam pasūtījumam, citam klientam. Tad šeit ir šajā brīdī sistēma jau pārbauda tas mākslīgais intelekts, vai jau kaut kur nav rezervēta šī prece. Un, ja tur ir augsta sakritība, tas nozīmē, ka šī prece ir brīva, tur tāda atzīmīta high, tad prece ir brīva, mēs droši varam turpināt rēķinu izrakstīšanu. Un trešā situācija, manuprāt, ir pati foršākā mazajiem uzņēmējiem, jo mazie uzņēmēji pašā saņem no visdažādākajiem avotiem klientu vēlmes, tad šeit var tā, ka vienkārši, saņemu WhatsAppā ziņu vai e-pastā ziņu, pārkopēju visu to, ko klients vēlas, pārbaudu vai kaut kāda līdzība ar manu preču sarakstu katalogu ir pieejama vispār. Un viss vienkārši prasu asistentam, lai atlasa man visas šīs preces, ko klients jautā. Un varu veikt jau rēķina noformēšanu un paziņot klientam par izmaksām un piegādes termiņiem, kas ļoti atvieglo dzīvi, jo citreiz tas aizņem tiešām dzīvē ļoti daudz laiku. No pieredzes zinu, esmu daudzus gadus strādājusi finansēs un zinu, kā tas ir, kad, ja meklēt konkrēto preci, tad sistēma sameklēs visas līdzīgās preces, un tad būs vieglāk atrast un koncentrēt un fokusēties tieši uz to preci, ko klients jautā. Jā, tātad sistēma ir atlasījusi visu, pievieno preces pārdošanas pasūtījumā, un visu mēs varam nodot un sūtīt tālāk klientam. Un klientam nav ilgi jāgaida, un visi ir priecīgi. Jā, un tad šeit bija tie dzīvie piemēri, kā mēs varam dzīvē pielietot Microsoft programmu un Copilot
asistentu. Un varu teikt, ka tas ir tikai sākums. Tehnoloģijas attīstās katru dienu, un arī Microsoft īpaši rūpējas par to, lai mēs varētu vairāk izmantot un vieglāk izmantot. Un tieši tāpat arī mēs aicinām pielietot ātrāk to mākslīgo intelektu, jo vairāk mēs viņu pielietosim, jo ātrāk tas attīstīsies, un tad mēs varēsim palīdzēt šim procesam notikt veiksmīgāk. Un ja jūs redzējat sevi kādā no šīm situācijām, tad droši jautājiet pēc konsultācijas pie mums, jo mūsu komandā ir eksperts, kurš var palīdzēt tieši pastāstīt par atbalsta programmu, kā var saņemt naudiņu mazie un vidējie uzņēmēji par līdzfinansējumiem. Un noslēgumā tāds mazais novēlējums, kad ietaupiet laiku, koncentrēties uz vissvarīgākajām lietām un izmantojiet mākslīgo intelektu pakalpojumā Microsoft Dynamics 365 Business Central. Paldies! Paldies, Jāna! Man ir viens jautājums. Kas uzņēmumam ir nepieciešams, lai viņš varētu pāriet uz šo produktu, ja viņš pirms tam izmanto citu bankas, API vai... Nu, sākumā vienkārši jāatnāk uz konsultāciju. Jāatnāk uz konsultāciju un, principā, mazie uzņēmēji, tas ir galvenais nosacījums, ka vēlamies ieviest kaut ko jaunu, inovatīvu un, principā, jā, pirmais darbiņš ir jāpiesakās uz konsultāciju, tad mēs varēsim sniegt palīdzību tālāk. Un varbūt cik apmēram laika tas aizņem, neaizņem visu pāriešanu, vai tas arī individuāli no pat uzņēmuma būs beigās? Mēs varam tā pateikt, standarta ieviešana sistēmas ir līdz 3-4 nedēļām. Protams, atkarīgs arī no pašu uzņēmējiem, kas ir tajā ražošana vai vēl kaut kas ir iekļauts šajā uzņēmumā. Bet, jā, standarts tas ir līdz 3-4 nedēļām. Labi, paldies, Jāna. Nākamo runāsim par šo datu analīzu un vizualizāciju, kas ir kļuvusi pat neatņemama biznesa sastāvdaļa. Un Latvijas uzņēmums FlexBI ir radījis inovatīvus rīkus, kas padara šos procesus vieglākus un efektīvākus. Aicinu Daci Kvalbergu no FlexBI šodien dalīsies par jaunākajām tendencēm datu vizualizācijā un biznesa inteliģences jomā. Jā, labdien! Sveiciens visiem! Paldies kolēģiem par interesantiem stāstījumiem. Prieks redzēt, ka visiem attīstās visajā jomās. Man vajadzētu vienīgi iespēju nošērēt, lai Jānai būtu jāpārtrauc dalīties ar ekrānu. Jā, šodien es pastāstīšu vairāk par AI pielietojumu mazajā vidējā segmentā, ar ko mēs esam saskārušies biznesa analītikas pusē. Un, jā, tas ir, teiksim, līdzīgi kā Igors arī stāstīja par tiem AI kā tādu ļoti modernu vārdu, par ko tagad ir pieņemts runāt, bet, ir ļoti būtiski atrast tiešām tādu jēgpilnu pielietojumu un tādu kā pielietojumu, kurš tiešām spēj uzņēmumam dot labumu un dot kaut kādu arī tiešām reālu jēgu. Tas, laikam, ir visgrūtākais uzdevums pašlaik. Jā, tad man liekas, ka dažreiz uzņēmumiem ir jāsāk ar BI, lai nonāktu līdz AI. Tas būtu tāds mans pirmais ieteikums jau pašā sākumā. Saku to tāpēc, ka jau 9 gadus strādāju ar uzņēmumiem tieši mazajā vidējā segmentā un palīdzu viņiem analizēt viņu datus un tā kā palīdzēt ieviest no tādām vienkāršākām tehnoloģijām līdz pat jau sarežģītākām.
Uzņēmums FlexBI ir Latvijā veidota biznesa analītikas platforma, kas ir balstīta uz EasyBI programmatūras, kas arī ir Latvijā veidot, un numur 1 analītikas rīks Atlassian pasaulē, tie, kas varbūt dzirdējuši šo vārdu. Bet mēs vairāk specializējamies tieši uz biznesa datu analīzi, ERP sistēmu datu analīzi, finanšu datiem, noktavas datiem, CRM datiem. Un, jā, mums ir vienkārši pievienojums un standardizēts, un tā pašā laikā ļoti elastīgs risinājums Horizon, Jumis, standarta ERP, Jira un citu datu analīzē, kas palīdz uzņēmumam iegūt ļoti, ļoti ātru rezultātu, daudz neveltot laiku programmēšanai un iestādījumiem. Ikdienā mans darbs saistīts ar dažādu atbilžu meklēšanu. Dažas atbildes ir vienkāršāk atrodamas, bet ir jautājumi, piemēram, kas prasa vairāk iedziļināšanos, vai mēs esam efektīvi, vai mums tiešām ir labi, vai mēs sekojam saviem strateģiskiem mērķiem, kur varbūt ir mūsu kaut kādas kļūdas, vai mēs viņus varam atrast datos, kā mēs viņus varam pamanīt. Jā, tie jautājumi, ko uzņēmumam ir arvien vairāk jāuzdod, tad, kad esam tikuši galā jau ar pirmā līmeņa problēmām un redzam, kāda tad ir uzņēmuma rezultāti. Mums uzticās gan valsts sektors, gan arī privātie uzņēmēji. Un, jā, tas ir tāds interesants darbs, vienmēr, kad uzņēmums atnāk savu stāstu un iepazīstina mums ar to, kas tad ir viņa tā galvenā problēma, kas ir tas, ko mēs varam palīdzēt. Jo katram tomēr tas ir mazliet citādāk, bet zināms paralēls no pieredzes var arī veikt un ieteikt vienmēr. Dati, kas tad tiek analizēti gan ar AI, gan ar BI, ar abiem šām burtu kombinācijām, gan biznesa pamatdati, finanses, noliktavas, jā, dažādi procesu dati, jau pieminētie Jiras dati, par to, kā kustās uzdevumi, kādas ir varbūt lejupielādes skatījumi, tad ir, protams, arī dažādi iekārtu dati, kas var tik pieslēgti klāt, biznesa specifiskais konteksts, kas būtu varbūt kaut kādas likuma normas vai kaut kādi amatu pienākumi, kvotas, jā, kalendāra dati, kas visi var būt ietekmēt uzņēmuma varbūt tādu sarežģītāku atbilžu meklēšanu. Ar tiem arī strādājam. Jo tas galvenais uzdevums ir radīt to vidi, kurā uzņēmumam ir apvienotas visas šīs komponentes vienu vietu, un viņi jau var brīvi analizēt. Jau, ja runājam par biznesa analītikas puses, tad pirmais BI, kas nav mākslīgais intelekts, bet kas ir biznesa intelekta uzdevums, ir radīt vidi, kurā mēs varam ne tikai redzēt smukas bildītes ar uzņēmumu rezultātiem, bet arī ar viņiem darboties ar datiem, ko arī FlexBI platformā var darīt, var paši veikt dažādas izmaiņas atskaitēs, eksportēt uz Exceliem, uz PDF-iem, dalīties un ne tikai redzēt šitus skaitos skatus, bet arī jau darboties ar šiem te izveidotajiem atskaišu paneļiem, kas arī būtu tas pirmais uzdevums, kas būtu jāizdara pirms mēs ejam tālāk jau pie AI jautājumiem un kaut kā tāda jau vēl gudrāka. To, principā, var izdarīt vienas dienas laikā. Mēs piedāvājam standardizētas konektors un bibliotēkas, kuras ir pielāgotas tieši maziem vidējiem uzņēmumiem, tiem, kas izmanto gan Horizon, gan Jumis, gan Standard ERP, gan Jira. Visiem būs pieejams bibliotēkas, kurās var tā kā paraugs uzlikt uz jūsu datiem, principā uzreiz. Attiecīgi ar jūsu piekrišanu tiek izveidots pieslēgums sistēmai un paraugi tiek ielādēti no bibliotēkas un uzlikti uz jūsu sistēmas. Tāds pats graficiņš, ko es rādīju, tikai viņš jau ir interaktīvs un ar viņu var darboties un ar viņiem var jau strādāt, ja? Kas nav nepieciešama AI tehnoloģija, lai to izdarītu. Pamatā ir ļoti vienkārši spēja atpazīt datos līdzīgas datu struktūras un nav nepieciešama nekāda papildus liela programmēšanas darba, lai mēs nonāktu jau līdz pirmajam pārskatam un uzņēmums redzētu savu uzņēmumu rezultātu, ja? Vai nu partneru analīzi vai projektu analīzi un tā tālāk. Tālāk, ja mēs runājam tieši par AI pielietojumiem, tad tur man jāmin ir vairākas lietas, ar kurām mēs esam saskārušies savā darbā un kur esam pielietojuši šīs tehnoloģijas. Protams, ka līdzīgi arī kā Igors pieminēja, tas ir
vienmēr jāizvērtē, vai tiešām šī investīcija dod arī kādu finansiālu labumu, vai tā tiešām ir atmaksājās, jā. Un tāpēc minēšu varbūt tādus mazos piemērus, ar kuriem mums ir bijusi veiksmīga pieredze, un kur ir devuši jēgu mazajā vidējā segmentā uzņēmumiem strādājot. Tas pirmais, ko es gribu minēt, ir datu klasterēšana, segmentēšana un sakarību meklēšana, kas būtu, ja mēs, teiksim, mums ir klienti kopa par kaut kādu uzvedību, tad mēs varam meklēt ar AI palīdzību un mašīnu mācīšanos, kā tad ir varbūt kādi līdzīgas klientu grupas, līdzīgi kādi patērni parādās, kurus mēs varam novērot jau, kas atkārtojās, ja? Kas palīdz pēc tam arī strādāt daudz vieglāk ar šīm klientu grupām. Prognozes, izmantojot mašīnu mācīšanos, kas būtu jau, teiksim, jā, mēs prognozētu konkrētu cipariņu, jā, vai tā būtu apgrozījums, vai tas būtu kaut kāds apmeklējums skaits. Datu anomāliju meklēšana, jā, ja ir, teiksim, novērots, ka ir kāds neparasti dati jūsu datu kopās, un, teiksim, tā ar pirmo acī paskatoties, viņus nevar tik viegli identificēt, tad var izmantot un arī pat salabot ar AI palīdzību šīs datu anomālijas. Un pēdējā lieta, kas, manuprāt, šķiet ir ļoti noderīgi, ko arī rādīja kolēģi no Elvis, kad darbs ar datiem, tāds kā interaktīvs darbs, kas arī ir pieejams biznesa analītikas platformās, parādīšu arī, kādu esam izveidojuši mēs savā platformā, kas arī jau tiek nodots jau pirmajās versijās klientiem lietošanā. Jā, par klasterēšanu segmentiem tas galvenais ieguvums būtu, kad jūs iegūstat tādu kā varbūt sakarības, spēt pārskatīt viņas, spēt saprast varbūt klientu uzvedību labāk, spēt saprast varbūt savu lēmumu ietekmi, teiksim, tāda tieša varbūt tāda ieguvuma naudas kā ziņā no tā nebūs, bet daudz lielāka izpratne par klientu uzvedību, par to, kā teiksim, jūs lēmumi ir ietekmējuši kaut kāds rezultātus noteikti būs. Jāņem vērā, ka viss, teiksim, šāda datu izpēta ir pieejama jau lielāka apmēra datiem, kuri tomēr, tiem jābūt jau tomēr ir negluži tūkstošos rindiņu, tur mēs jau runājam par kādu miljonu rindiņu, kas būtu ieraksti, kas būtu nepieciešami, lai veiktu šo datu izpēti, kur tad, labāk būtu, ja tās būtu vai iekārtu dati vai kādi kases dati, kur mums ir daudz dažādu darījumu, un tad mēs varam analizēt šos rezultātus. Jo mazā vidējā segmentā ļoti bieži, kad dati ir par maz, un nemaz nav iespējams pielietot šīs tehnoloģijas, jo rezultāts iegūtais būs kroplīgs, teiksim tā, tās sakarības, kas tika atrastas, viņas nebūs tādas, kurām jūs varētu paļauties. Ja? Tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem, varbūt pašrocīgi mēģinot pielietot, jo ir jāizslēdz un jāsako līdzi, kā šie te algoritmi darbojās un vai netiek pieļauts būtisks kļūdas. Otrs piemērs, ko mēs esam izmantojuši, ir ārēja mašīnu mācīšanās modeļi, ko mēs arī FlexBI platformā esam slēguši klāt, kā tādu ārēju servisu, kur ir iespējams reāli laikā veikt dažādas prognozes tajos gadījumos, kad ir ļoti sarežģīti varbūt tie faktori, kas ietekmē rezultātu. Un, šajā gadījumā, jā, mēs izmantojām, ka uzņēmuma, teiksim, apgrozījums tiek prognozēts balstoties uz laikapstākļiem un brīvdienām, darbdienām, kas ir aktuāli tiem uzņēmumiem, kurus ietekmē spēcīgi šādi faktori, ja, piemēram, transporta industrijai. Mēs strādājam tieši ar pašapkalpošanas automazgātuviem. Precizitāte, ko var sasniegt, ir no 85 līdz 95%. Protams, ka tie pēdējie 5% nāk grūtāk, bet tur jautājums, vai tiešām tā lielākā vērtība rodās no tiem 5% un vai ir vērts tiešām laiku investēt tajā, jo, jebkura prognoze viņa mums ir dota kā vadlīnija, mums nevajadzētu viņu ņemt kā tādu akmenī kautu patiesību, un, kas vēl tipiski mazajā vidējā segmentā, cilvēki tomēr paši grib daudz ko analizēt un daudz ko saprast. Tāpēc, protams, ka prognozes ir ļoti jaukas, viņas dod mums kaut kādu iespaidu, bet ir jau arī dažādas iebūvētās lineārās prognozes, kuras ir iespējams izmantot arī bez AI palīdzības. Ja? Bet, ja ir nepieciešams, ja ir kādi sarežģītāti faktori, tad tos var arī analizēt ar AI palīdzību. Pēdējā lieta, ko gribēju parādīt, kas ir līdzīga funkcija, kur var pielietot RP sistēmā, līdzīga funkcija ir arī mūsu īpašnieks Remets Manovs, kas izveidojis
analītikas platformai. Šeit arī saiti uz rakstu, ja kādam interesē tehniskāks apraksts par šo risinājumu. Tas, kas notiek varbūt no tehniskās puses, ir, ka tiek dažādi paraugi apkopoti ar to, kā tad atskaites var tikt veidotas, kā tad atbildes var tikt iegūtas, kāds būtu tiek testēts uz dažādām datu kopām, un tad šis te modelis, dod šo iespēju iegūt jau gatavu atskaiti, ne tikai atlasīt datus. Un to arī gribu jums parādīt tā pavisam īsi. Jā, pašlaik kaut kas man lēnītēm, kamēr pārslēdzās. Jā, parādīšu piemēru uz mūsu sistēmas, kur tad mēs varam redzēt kādu atskaiti, un esmu iebūvējuši asistentu, kurš palīdz ne tikai varbūt iegūt konkrēts ciparus kā atbildi, bet var arī palīdzēt uzģenerēt jau gatavu grafiku, kas ir tāds varbūt tāds jaunums, es teiktu, diezgan liels. Ja mēs analizējam šo situāciju, te ir dati par projektiem, dažādi projekti, dažādi cilvēki, kas pilda uzdevumus, un šeit mēs redzam, cik uzdevumi tika izveidoti, cik uzdevumi tika atrisināti. Un tad mēs varam iedomāties, ka mēs gribētu analizēt konkrētu cilvēku, Deividu, un gribētu uzzināt dažādas lietas par to, kā tad viņam klājās uzdevums risināt. Protams, ka es varu grafikā atrast arī dažas atbildes, pārslēgties uz tabuliņām, bet man būtu interesanti uzdot vēl kādus jautājumus papildus. Ko tad man varētu palīdzēt šis te asistents? Es gribētu atlasīt, kādi ir tie top 5 uzdevumi, kurus viņš ir izcinājis 23. gadā, un kas tad viņam aizņem visvairāk stundu. Tātad es varu rakstīt šeit, būsim pieklājīgi, rakstīsim, please show top 5 issues that David Sand spent the most time on in 2024. Jā. Tas, kas notiek fonā, tad tiek ģenerēta šī atbilde, balstoties uz kaut kādas datu kopas, un iegūtā atbilde ir sākumā tekstuāla. Jā, šeit mēs iegūstam šo te kodu, kas ģenerē šo atskaiti, un var arī ielādēt pašu atskaiti, kura tad tiek attēlota tabuliņas veidā. Mēs, protams, paši varam pārslēgties arī uz grafiku. Otrs variants, kā mēs varam to darīt, mēs varam arī to pašu tekstiņu pieliekot klāt grafika veidu and show as bar chart, ka mēs jau varam konkrētai, teiksim, sistēmai pateikt, ka mēs gribētu attēlot šo te rezultātu kā grafiku, nevis kā tabulu. Tas, ko mēs iegūstam, kāds ir varbūt tas pielietojums šādam grafiku ģenerēšanas veidam, ir tas, ka mēs lietotājs, kurš varbūt nav tik zinošs par sistēmu, viņš var arī uzdot dažādus jautājumus un veidot grafikus pašrocīgi, kas arī bija tas galvenais mērķis, atrast biznesa analītikai tādu pielietojumu AI tehnoloģijām, kurš būtu jēgpilns parastiem lietotājiem, parastiem mirstīgiem un arī savā ziņā muļķu drošs, lai varētu tā kā ielikt mazā rāmītī, bet tomēr pievienot kaut kādu vērtību. Jā, kā jau teicu, tas tehnoloģiskais risinājums ir tāds, ka tas, kā šī ģenerēšana darbojās, tas tiek trenēts, tiek veidots, tiek atlasīt paraugus, kā šis te mehānisms trenējās un kā tiek veidots šis te rezultāts. Un attiecīgi, katram pašam jāizlemj, vai izmantot vai neizmantot, bet, teiksim, tas ir tas mūsu pirmais pieskāriens tādam, jo tā kā mūsu ārējais spiediens nav ieviest platformā, lai izklausītos vienkārši stilīgākiem AI komponents, tad mēs izvēlējāmies
šo veidu, kā varbūt attīstīt arī tālāk un, teiksim, tieši šo asistentu palīdzību, kur mēs ļausim arī pašiem cilvēkiem analizēt, gan uzdot jautājumus gan par finansēm, gan par klientu klasterēšanām un vienkārši pašiem izmantot jau platformā šo rīku. Jā, tas arī no manis viss. Secinājumi varbūt īsumā, ka AI piedāvā plašas iespējas, bet jābūt ir ar tādu kritisku skatu. Jākonsultēs noteikti ar profesionāļiem, kas to ir darījuši, lai jūs neiegūtu kropļotus rezultātus. Un nepieciešams paliels datu kopas. Un jābūt ir atbildīgiem un arī par to, kā mēs šīs tehnoloģijas izmantojam, kā mēs viņas trenējam un ko mēs ar viņām darām. Paldies, no manis viss. Ja ir vēlme izmantot Lex BI, tad QR kodiņā var atrast linku un izmēģināt arī platformu 30 dienas bez maksas un iedosim jums pamēģināt mūsu atskaites uz jūsu datiem. Varēsiet droši pamēģināt. Paldies! Paldies, Daci! Vēlos atgādināt visiem skatītājiem, ka jūs varat uzdot joprojām jautājumus. Došu vēl pēdējo vārdu Kristam Mednim, Eiropas Digitālās inovācijas centra ekspertam, kurš pastāstīs par atbalsta iespējām un finansējumu piesaistēm. Jā, paldies par vārdu un paldies kolēģiem par prezentācijām. Un tad daudz neaizkavējot jūs, tad īsumā izstāstīsim arī par tātad iespējām, jo kur tad ir vēl labāks laiks kā šobrīd, kad savas digitalizācijas veikt uzņēmumos, kad ir iespējams tik forša lieta, kā saņemt atbalstu tieši procesu digitalizācijai. Un šajā gadījumā šeit mēs vairāk tad tieši parunāsim par tādiem atbalstiem, kādi šobrīd ir pieejami un kurus izmantot, tad varbūt potenciāli jau kādu no kolēģi minētajiem risinājumiem arī izmantot savā uzņēmumā. Tā pārliksim, tūlīt mēģināsim pāri. Un tad, jā, tad no pieejamiem šiem te atbalstiem tātad šobrīd ir digitalizācijai, lai ieviestu kādu digitālu risinājumu, ir 3. 2 no tiem būs granti, kas ir procesa digitalizācijai no LIA puses, kas ir mazais grants līdz, jau te 10 000, vēl nesen šis te grants bija mazāks, bet esam saņēmuši pozitīvas ziņas, un šis grants ir palielināts līdz te 10 000, un grantā šī te atbalsta saņemšana intensitāte ir nevis līdz, bet šeit 100%. Un, protams, arī ir pieejams lielais grants, kas ir jau līdz 100 000, attiecīgi jau apjomīgāku risinājumu ieviešanai. Kā arī ir pieejams arī finanšu instruments digitalizācija Altum, bet tas jau būs projektiem sākot no 100 000 un uz augšu, kas būs Altum šis te aizdevums ar kapitāla atlaidi līdz pat 35%. Kā arī pavisam nesen parādījusies tātad arī jauna programma, kas ir tieši saistīta ar digitālajām prasmēm, kur attiecīgi, ja ir nepieciešams apmācības kādā arī no finanšu instrumentiem, tā skaitā, tad noteikti viss, kas ir saistīts ar digitalizāciju, arī šo tātad varam izmantot, ja esam komersants, kurš var saņemt tātad šo te grantu vai nefinanšu atbalstu intensitātē no 50 līdz 70%. Tas varbūt kā tad sākt savu ceļu, principā ir ļoti 2 vienkārši soļi, lai uzsāktu ceļu atbalsta saņemšanai un potenciāli ieviest tad jau kādu no iepriekš minētajiem risinājumiem, tad ir jādara šodien, varbūt jau tagad vesels 2 lietas. Tātad ir jāapmeklē mūsu mājaslapa, kas ir tests.edits.lv, un jāizpild digitālā brieduma tests un jāiesniedz pieteikums, ko jūs varēsiet izdarīt uzreiz pēc testa izpildīšanas. Un tad jau pēc tam attiecīgi jau esam uzsākuši ceļu virzienā uz digitalizāciju, lai ieviestu kādu no šiem risinājumiem. Ja runājam tieši par atbalstu saņēmējiem, kas tad atbalstu var saņemt, tātad LIA grantus šobrīd var saņemt principā visi uzņēmēji darbības tipi, izņemot pašnodarbinātās personas nevar saņemt atbalstu, un Altum pieteikumus var iesniegt mazie, vidējie un lielie komersanti.
Un vairāk tātad padaloties šeit arī mūsu kontakti, gan mūsu centrālais e-pasts, kur arī varat rakstīt un uzdot jautājumus jau par atbalsta programmu vai sazināties ar mums jau kādu, lai konsultāciju norunātu, kā arī, ja esam no reģioniem Zemgala, Vidzeme, Latgale, Kurzeme, tad noteikti varam sazināties pat tiešo jau ar šiem tie kontaktpunktiem un jau izrunāt iespējas pakonsultēties un saprast, kā tad iegūt finansējumu savā īpašumā. Un tad tas, ko es vēl vēlos Saša pateikt, kā jau teicu, īsi un kodolīgi, paldies, ka esat daļa no aktīvākās Latvijas digitālās komunas un ceram, ka tad jūsu gan digitalizācija tiks ieviesta ātri un nesāpīgi. Paldies! Paldies, Krist. Es skatos, ka jautājumu nav, tāpēc noslēgšu šo webināru tikai piebilstot to, ka jūs joprojām jautājumus varat uzdot Facebook kanālu, AI Studio Facebook kanālā, IT klāstera un Riga Business School. Un droši pārvirzīšu jautājumus pie visiem runātājiem, ko sateiksies. Tā kā paldies visiem, kas pieslēdzās, paldies visiem runātājiem uz tikšanos. Slavu! Vislabāk, paldies! Paldies!